nepareizās izvēles un cik droši ir pirkt nepopulāras mašīnas. Lai nav tā kā Andra gadījumā, ka tā mašīna izmaksā 10 000 un sūdu gadījumā atgriezt viņu atpakaļ uz ceļa, izmaksā gan arī tikpat. Sagaidīt kādu oficiālā dīlera servisa meistaru stāvvietā ar tādu kārtīgu kukulu zobos būs ļoti grūti, un vairumā gadījumu tas pat var būt diezgan dārgi. Un tu var būt pavisam drošs, ka tā kārba ilgtermiņā tev noteikti pierādīs, ka ir mēsls. Jā, dažiem Volvo arī tās kārbas nāk, tiem, kas vēl nezināja. Un ar visu to tāpat jau reizēm gadās iesaisties tajā kupenā. Un to, ka tur nav riskanti agregāti kā tādi, protams, ka ir. Skaidrs, ka šādas auto šodien visdrīzāk būtu jāpērk operatīvajā līzingā. Tas gan man vienmēr ir licies tā mazliet neētiski, bet taupības vārdā, un ja visas puses apmierināts, kāpēc ne? Un starp citu tiekamies jau pavisam drīz. Mums ar Andru vēl jaunā gada apsveikums jums drīz jāpublicē. Nepareizās izvēles un cik droši ir pirkt nepopulāras mašīnas. Paskatīsimies to visu ar tādu nedaudz plašāku vēzienu. Tāda galvenā lieta, ar kuru jums jārēķinās, ja ar to jūsu netradicionālo izvēli kaut kas nesaies, piemēram, neiepatiksies, ātri apniks vai problēmu gadījumā vienkārši netiksiet galā. Jums ir jāsaprot, ka šādas auto tālāk realizēt būs ļoti grūti, un vairumā gadījumu tas pat var būt diezgan dārgi. Man regulāri nāk maiņas piedāvājumi uz visādiem vairāk vai mazāk, bet tādiem nepopulāriem modeļiem un nestandarta agregātu salikumiem, kur ir skaidri redzams, ka tas cilvēks pirkšanas brīdī par šito visu vispār necik nav aizdomājies, un tos riskus no šādas perspektīvas nav izvērtējis pilnīgi un galīgi nemaz. Man, protams, nav zināms, cik ilgi katrs no viņiem ar to izvēli ir izklaidējies. Ja vairākus gadus un tas auto viņam dabīgā ceļā gadiem ejot ir amortizējies cenā, tad tas kritiens, protams, nebūs tik sāpīgs, bet izveikt šādu manevru īstermiņā noteikti nebūs lēts prieks. Piekam arī nebūs baigi vienkāršais. Un turpat bieži redzams tādas skaidras indikācijas, ka tas cilvēks mēģina no tā auto atbrīvoties par katru cenu, bieži pat ar tādām izmisuma pazīmēm. Ja viņš to mašīnu kā maiņas piedāvājumu mums ir atsūtījis pat vairākas reizes, un reizēm pat uz pilnīgi dažādiem un dažādu cenu kategoriju mašīnām, ļoti ticams, ka mēs nebijām vienīgie, kuri saņēma šo maiņas piedāvājumu. Ja izmisuma gadījumā cilvēku šo taktiku, parasti pielieto masveidā, mauc visiem pēc kārtas un ķerās pie jebkura zariņa. Visu šo gadu laikā, ik pa brīdim neveiksmīgi paeksperimentējot ar kaut kādām specifiskām pozīcijām, mēs paši esam nonākuši līdzīgā situācijā, kur tev pat nav aizstāsts par kaut kādu peļņu, galvenais ir realizēt to konkrēto pozīciju pēc iespējas nesāpīgāk. Ar maiņas piedāvājumiem mētājies pats es baigi neesmu, bet pieķerties pie trausla zariņa, ja tas, kā saka, pats man te kapucē kaut kur ir iekritis. Pilnīgi noteikti. Kā tik tas ankurs nost no kakla. Ar šito, protams, mums arī ir sanācis pašiem ierot vagā, kad bēgot no vilka, to optimismu pilns uzskrien virsū lācim. Bet tā arī lasa to pieredzi, kur ar gadiem ļaujas tam situācijām paskatīties tā, lai maksimāli samazinātu visus tos riskus. Un ar visu to tāpat jau reizēm gadās iesaisties tajā kupenā, ne? Bet, ja tā atskatās, tad kas tik mums tai maiņas paskastītē pa šitiem gadiem nav iekritis? Ziniet kā, labi vēl, kad ja tie ir kaut kādi relatīvi lēti, vienkārši un visiem saprotami agregāti. Bet tad, kad tur parādās visādi nepopulāri liellitrāžas nelikvīdi un kaut kādi mūsu platuma grādos ne īpaši iecienīti modeļi, piemēram, tur kurš Škoda ar 3,6 litru benzīnu, kurš ar tādām brauc vispār šodien? Un kāda jēga braukt ar Passatu, kurā ir tāds motors? Tā tur kaut kāda no Opeļa atvasināta un kādreiz kļūdas pēc nopirkt Chevroleti. Šitie tie pensionāri bestselleri, kuri meklē to labākā gada un cenas attiecību. Pārējais tur viņiem parasti pie pakaļas. Pa vidu, protams, visādi amerikāņi, modeļi ar milzīgiem ceļu nodokļiem, kuri viņam kaut kāda iemesla dēļ bija pieņemami un pat panesami, bet tādam vidusmēra pircējiem ir pilnīgi nevajadzīgi. Tur daudziem jau 250 eiro gadā tas ceļu nodoklis šodien jau šķiet pa daudz. Labi, tur izņēmums noteikti ir kaut kādi Voyageri virs 9. gada, un visi tie ramveidīgie džipi. Bet tos arī, tie tomēr tādi vairāk entuziasta modeļi, pie kam nav arī tā, ka nav galīgi populāri, un daudz no viņiem jau ir iemācījušies viņus pareizi piereģistrēt vai sakarināt uz daudzbērnu ģimenēm. Vai atsevišķos gadījumos arī uz ratiņkrēsliem. Tas gan man vienmēr ir licies tā mazliet neētiski, bet taupības vārdā, un ja visas puses apmierināts, kāpēc ne? Un paturpinot vēl mazliet par tām nepareizajām izvēlēm, kuras arī ļoti bieži nāk kā maiņas, piemēram, tie paši Fordi un nezinātājiem pat Volvo ar tām bēdīgi slavenājām
power shift kārbā. Jā, dažiem Volvo arī tās kārbas nāk, tiem, kas vēl nezināja. Nu, kur, piemēram, tāds Fords maksā kādu 5000, a kārbas remonts kādu 2-3 tūkstoši, kas reāli ir puse no mašīnas cena, viens agregāts. Un tu var būt pavisam drošs, ka tā kārba ilgtermiņā tev noteikti pierādīs, ka ir mēsls. Tā kā nav ko baigi sapņot. Nu, kā jums liekas, tas ir baigi racionāli? Nu, un ir vēl viena kategorija. Nu, gan jau, ka ir vēl daudzas kategorijas, bet, iziesim cauri tām populārākajām. Nu, šitie pa Latviju jau krietni paskrējuši mistiskie benzīni. Visi tie mazie turbo motori ar papīra ķēdēm un sērkociņu kastītes izmēru virzuļiem un 200-300 tūkstošiem odometrā. Nu, kaut kā jau viņi līdz tam ciparam odometrā ir aizslīdējuši. Protams, vairumam no mums nav zināms, pa kādu cenu viņi to ir izdarījuši. Bet viens ir skaidrs, ka nākošo cilvēku tādā iesēdināt, vismaz par kaut cik konkurētspējīgu ciparu, būs diezgan liels izaicinājums. Un tas mans subjektīvais viedoklis vispār ir tāds, ka daudz šāda segmenta pozīcijas vispār droši ir pirkt tikai jaunas vai tiešām mazlietotas. Jo vairums ar tiem jaunajiem mazo tilpumu motoriem, ar tām pašām jau iepriekš minētajām turbīnām, dažādi principu hibrīdiem un citiem moderniem un problēmu gadījumā ļoti dārgiem risinājumiem. Kamēr tas viss ir jauns, visi labi. Pat ja nav labi, dīlers pats viņās garantijas laikā. Ko darīt ar viņu otrreizējā tirgu, ar kaut kādu mazāk populāru un jau 250 000 nobraukušu, kaut kādu mazlitrāžu plug-in hibrīdu. Baigi jūs skrienat pēc viņiem? Labi, īstenībā es vienu lietu aizmirsu jums piezīmēt, ka viss šis stāsts konkrēti grozās ap to mūsu cenu segmentu, kurš parasti robežās no kaut kādiem 7 līdz 20 000. Jā, tur arī ir kaut kādi daži sevi pārliecinājuši, pierādījuši hibrīdi arī cenu kategorijā ap tiem 10-15 000, kurus es noteikti iepriekš pārbaudot, necik nebaidītos pirkt. Bet tā problēma jau ir tajā, ka lielāko vairumu šodien ir saražojusi nevis tie, kuri viņus māk jau gadiem, bet tiem, kur tas zaļais kurs vienkārši piespiedz viņus ātri iemācīties. Jums ir baigā ticība viņiem. Vēl zinot, kā vācietiem patīk to visu sajūgt ar to zaļo kursu un pārmudrīt līdz tādai stadijai, ka pats dīlers pēc tam plāt rokas un tā mašīna mēnešiem mētājās teritorijas tālākajā stūrī. Ir tādi gadījumi dzirdēti, neviens vien. Tā kā atrakstaties lūdzu komentāros, cik daudziem no jums šādi 250-300 000 nobraukuši, teiksim, kāds 5 līdz 8 gadus veci, vācu un franču hibrīda motori, tilpumā līdz kādiem 2 litriem, kuri ir pārliecinoši spējuši bez lielām galvas sāpēm aizbraukt līdz tiem maģiskajai 300 000 atzīmei. Man ļoti interesē, kurš tad ir tas uzvarētājs no viņiem visiem. Tā kā es gaidīšu komentāros īpaši jau tos, kuriem tas motora apjoms ir tuvāk tam 1 litra tilpumam. Skaidrs, ka šādas auto šodien visdrīzāk būtu jāpērk operatīvajā līzingā. Ar domu, lai pēc tiem X gadiem tas dīlers pats domā, ko ar viņu darīs tālāk. Par cik tas eksports mums nav ļoti attīstīts, jo kurš gan augsts savāk no mums tās jau mazliet ierūsējušās apakšas, vai ne? Tāpēc vairumā gadījumu jau viņas tāpat paliek tepat mājās. Par labu cenu tiek iespiestas drosmīgajiem, optimistiskajiem un bezbailīgajiem latviešiem. Man pat ir zināmas situācijas, kur pat Andris mierīgi varēja pacīnīties ar tādu pasvaigu un neveiksmīgu salikumu. Bet labi, man liekas, ka es bišķi noslīdēju no tās nestandarta autotēmas, vai ne? Skaidrs, ka visiem nav jābrauc ar Audi, Volkswagen, Mercedes un BMW. Tas arī būtu diezgan garlaicīgi. Un nav jau arī tā, ka arī viņiem tur nav savas problēmas. Bet es stingri iesaku padomāt par to noskatīto auto izvēli pavisam citā kontekstā. Jāņem vērā, ka tā mašīna kādreiz būs jāpārdod. Kāds to darīs pēc pāris gadiem, kāds pēc 5, bet jo īsāku laiku plāno ar to mašīnu braukt, jo vairāk tev tajā jautājumā vajadzētu iedziļināties. Tur, kur mēs to noskatīto ideju netiekam galā, pildam mājas darbus, slēdzam iekšā visas sev pieejamās superspējas. Pie kam šodien mums ir pieejami visādi vērtīgi instrumenti, gan tas pats kaut kāds, ChatGPT izmantojot, tas pats YouTube. Latvijas gan šāds saturs tiek ražots ļoti skopi, bet tiem, kuri labi pārvalda angļu vai to, vai pat var skaļi teikt, krievu valodu, tā pieejamā informācija ir ļoti daudz. Viņa vienkārši ir jāiziet un jāpaņem. Tieši tāpat par ļoti daudz ko ir pieejams reāls atsauksmes visādos formos. Vienkārši jārok. Galējā gadījumā es pat būtu gatavs pēc darba sagaidīt kādu oficiālā dīlera servisa meistaru stāvvietā ar tādu kārtīgu kukulu zobos. Lai viņš man pasaka, cik droši man būtu pirkt kaut kādu 18. gada Mitsubishi Outlander hibrīdu ar 200 000 odometrā. Viņam noteikti ir jāzina, kas man sagaidīs nākotnē.
Tad Mitsubishi izsolēs ir pilna pakaļ, bet vai viņš ir tikpat jēdzīgs kā Toyota RAV4 ar to pašu hibrīdu? Nezinu. Nu, it kā jau Japāns, varbūt. Bet tas, ko es skaidri zinu, kā atbraucot pie manis ar viņu 2030. gadā un mēģinot atstāt uz maiņu kā pirmo iemaksu netīrajā precē, nu, visticamāk, ka mums diez vai kaut kas jēdzīgs sanāks. Teiksim, tāds līdzīgi gada Mercedes ar leģendāros 651 motoru un kādiem 350,000 odometrā, to es visticamāk, ka paņemšu ar atplastām rokām. Nu, ja to viņi nebūs nokaus līdz kliņķim. Tāpēc ievāca to informāciju par tiem sevi interesējošajiem agregātiem, cik vien iespējams. Cik tur ilgi tādam hibrīdam ir akumulātoru garantija. Ja iespējams, aizvedam uz pārbaudu pie dīlera, lai saprotam, kādā stāvoklī tas viss tur vispār šobrīd ir. Cik tur maksā samainīt kaut kādu akumulātoru sekciju, cik maksā kaut kāds elektromotors, elektroauto, tas starp citu aktuāls temats, vai cik maksā kārba, cik maksā pats motors galu galā, un cik plaši tas ir pieejams pie tiem, nu, kuriem tur parasti jādzina pēc tam 15 minūtēm un pēc tam vēlreiz pēc 15 minūtēm. Un tā visu dienu. Un beigās nav. Lai nav tā kā Andra gadījumā, ka tā mašīna izmaksā 10,000 un sūdu gadījumā atgriezt viņu atpakaļ uz ceļa, nu, izmaksā gan arī tikpat. Nu, un paturpinot par to pašu Mitsubishi hibrīdu, pavisam godīgi. Nu, pats personīgi es bez pieredzes tādu lietot pat īstenībā baidos mēģināt. Nu, varbūt, ka viņš ir labs, bet, nu, lai saprastu to tirgu, visticamāk, ka nāksies paņemt drosmi un vienkārši pamēģināt. Nu, vai mēs to baigi gribam? Nu, nezinu. Varbūt, ka viņa vietā drošāk paņemt kaut kādu Toyota RAV4 vai Volvo ar pareizo motoru. Tā kā jā, es vienmēr ar šo kategorijā esmu bijis ļoti piesardzīgs. Īpaši tur, kur tās pozīcijas maksā jau stipri virs tiem 10,000. Un nevis tāpēc, ka tur trūks kaut kādas zināšanas, bet tāpēc, ka tas pieprasījums pēc šādiem auto pie mums ir ļoti mazs. Nu, un pastāv ļoti liela iespējamība, ka tādam auto pircējs būs jāgaida ļoti ilgi. Nu, protams, varbūt es atkal kļūdos un kāds esošais lietotājs varēs man pārliecināt, ka tā nav. Bet jā, es ar lielāko prieku uzklausīšu reāls pieredzes, tā kā droši rakstam komentāros. Mums tomēr daudz drošāk un prognozējamāk būs paņemt viņa vietā to pašu XC60, Tiguanu, to pašu Q5 vai RAV4, kur visiem viss jau sen ir skaidrs. Pieprasījums tur ir stabils, riski uz realizāciju nesalīdzinām mazāki. Nu, tas, protams, nenozīmē, ka tur tie riski nav vispār. Nu, un to, ka tur nav riskanti agregāti kā tādi. Protams, ka ir. Nu, bet tur arī pildam mājas darbs. Un tas, par ko vēl ļoti daudz neaizdomājās, ka ar tiem populārajiem modeļiem tu iebrauks jebkurā provinces servisā. Īpaši jau ar to dīzeli. Kur tu brauks to Mitsubishi hibrīdu, kad viņš nelec vai sāk ratīties, nezinu, kaut gulbens vidū. Nu, kā tik ne pie dīlera. Tā kā jā, kamēr jauni mazlietot, gan jau, ka viss labi. Bet, nu, ja mums jārunā par lietotiem, ar tādu tiešām noskrējienu jau, es būtu ļoti piesardzīgs. Nu, un es arī esmu parasti. Šādā leņķim pilnīgi kakls paliks stīvs. Protams, jāsaprot, ka daļa no šā visas prediķa savā ziņā arī ir cieši saistīta ar to kaut kādu manu nekompetenci kaut kādos modeļos. Nu, vienlaiks tā droši vien ir kaut kāda dabiska aizsarga reakcija, nu, un, protams, zināšana trūkums par kaut kādiem konkrētiem motoriem, kārbām un vispārējo. Kā saka, visu es ar to nevaru zināt. Bet, nu, gadiem ar šo visu strādājot, tomēr ir izkopti kaut kādi principi, pēc kuriem mēs vadamies, lai tās kustāmās mantas vietā pēkšņi nepaliktu ar nekustamo īpašumu. Nu, protams, ik pa laikam mums arī patīk paeksperimentēt, bet, nu, tas, kā saka, piliens jūrā, pie kā mūsu formātā, kur tā nav vienīgā mašīna, tas arī nav baigi kritiski, kā cīnoties ar vienu nepareizu izvēli. Savukārt visi tie, kur jūt, ka paši netiks galā, arī ar visiem mājas darbiem un visu pārējo, un vajadzīga palīdzība, droši varat braukt ciemos, lai sazināties ar mani caur Telegram grupu. Visi jautājumi, konsultācijas un pat iespēja pašiem pastaigāt pa slēgtām Eiropas izsolēm. Viss Telegramā. Tāpat joprojām ir aktuāls projekts par tām DNA atskaitēm. Izmantojam precīzi šo linku, caur kuru jūs pasūtīsiet atskaita 20% atlaidi, un ja vajag kaut ko mazliet pakonsultēt gan par to pašu atskaiti, gan par to perekupu sludinājumu, droši sūtam uz manu e-pastu perekupdienasgrāmata@gmail.com. Tā kā esam prātīgi, un starp citu tiekamies jau pavisam drīz. Mums ar Andri vēl jaunā gada apsveikums jums drīz jāpublicē. Tā kā tiekās. Paldies!